godātie kolēģi, es domāju un cerēju, ka Cilīnas kungs varbūt izvērtīs plašāk, bet viņš tā ļoti pieklājīgi un inteliģenti palika pie ļoti šaura savas argumentācijas. Tad, kas šeit ir rakstīts, skaidri un gaiši, ka valsts par savām dienesta mašīnām nemaksās šo nodokli. Maksās tikai privātais sektors. Pilnīgi skaidri un gaiši. Ir līdzīgi un ir vēl līdzīgāki. Viss, kas ir rakstīts Orvelā, šai priekšlikumā ir priekšā, skaidri redzams. Es tādēļ domāju, ka ir jēgas ieklausīties tajā, ko teica priekšlikuma autors Pimenov kungs, gan tas, ko minēja Cilīnas kungs. Es domāju, ka valstī no tā nerastos nekāds fiskāls zaudējums. Kādā ziņā? Ja valsts pa savām lepnajām automašīnām vai pašvaldības nomaksāt šo nodokli, tad, protams, tas aiziet valsts budžetā. Un valstī rodās atkal iespēja viņu tērēt tur, kur valsts grib. Tur ir neitrāls slodze. Attiecībā pret to, ja valsts kļūst maksātājs, tur ir neitrāls slodze. Bet ko tas dotu pozitīvo? Tas dotu pozitīvo, ka katru reizi iestādes vadītājs, domājot par savu nākošā gada iestādes budžetu, skatītos, vai tiešām ir jābrauc ar tik lielu mašīnu, tik lepnu mašīnu, jātērē tik daudz un tā tālāk un tā tālāk. Bet tagad visa tā iepriekšējā stāsta ietvaros, kas ir bijis ar neveiksmīgo nodokli vai nodevu, pareizāk sakot, kur pirms tam mēģināja valsts iekasēt, mēs esam pateikuši jā. Valsts pašvaldības, to mēs noliekam malā, tie nebūs šī nodokļa maksātāji. Redziet, kāda ir skaitļi šim dienesta auto iekasējumam. Varbūt vēlreiz, lai būtu skaidrs, to mums budžeta komisijā finanšu ministrijas ierēģi noprecizēja. Tātad bija plānots 2010. gadā iekasēt 38 miljonus. Iekasēja 4. Derētu vismaz kādam atzīt, ka tā bija izgāšanās, un tāpēc varbūt ieklausīties arī tajā, ko runā Pimenov kungs, un nemēģināt darīt līdzīgas kļūdas. Jūs ticiet man, netiks iekasēta atkal tā milzīgā summa, ko jūs plānojat. Kādēļ es domāju, ka vispār šis nodokļa likums un regulējums nav veiksmīgs, ko valdība ir piedzīvojusi? Varbūt vēl viens arguments. Automašīnu nodokli, protams, tādā veidā, kā viņš tagad nosaukts, es domāju, neviens no jums nespēs atkārtot šī nodokļa nosaukumu bez 5-reizējas iemācīšanās no galvas neviens. Sauksim viņu vienkārši automašīnu nodoklis. Šo automašīnu nodokli maksā tie, kas reģistrējuši, bet nemaksā tie, kas brauc caur Latvijas teritoriju. Ja, teiksim, turisti atbrauc, viņi šeit pavada 2 nedēļas un tad brauc uz kādu kaimiņu valsti, viņi nemaksā šo nodokli. Ja būtu tas, par ko aicināja gan visu Latvijai, gan par labu Latviju, gan Saskaņas centra deputātu, un mēs būtu attiecinājuši uz akcijas nodokli, tad tie būtu samaksājuši arī caur akcijas, un fiskālais iegūms būtu lielāks. Jo uzturoties pietiekami ilgu laiku Latvijā ar Latvijā nereģistrētām automašīnām, caur paaugstinātu akcijas nodokļa piemaksu, mēs būtu guvuši lielāku fiskālo efektu. Tagad mēs izveidojam situāciju, ka tie, kas ir īslaicīgi Latvijā, tātad īslaicīgi es saprotu ilgāku laiku par vienu bākas tilpumu, tie nepiedalīsies šī nodokļa nomaksā. Un tas nav pareizi. Viņi brauks pa Latvijas autoceļiem, viņi lietos mūsu infrastruktūru, bet viņi nepiedalīsies šīs, ja tā var teikt, satiksmes nodevas vai satiksmes nodokļu maksāšanā. Tādēļ es aicinu atbalstīt Pimenov kungu priekšlikumu un izslēgt ārā. Šīs nav taisnīgs regulējums, viņš nesasniegs fiskālo efektu, un katrā gadījumā mēs palaižam garām iespēju iekasēt naudu tur, kur viņa ir. Paldies!